Sveiciens visiem, gan tie, kas tagad klātesoši skatās, gan tie, kas skatīsies atkārtojumā. Šodien mums būs īpaša tēma, tad jauns produkts, par kuru mēs runāsim, un runāšu atkal es, Ginta Veidere, te no Zviedrijas, latviešu valodā, jo, laikam, jāsaka tā, ka visilgāk esmu no mūsu latviešu sabiedrības pazīstama ar hidroplazmu un tieši izzinājusi viņas spēkus un jaudu visilgāk un visdziļāk. Šodien mēs sāksim uzreiz ar prezentāciju. Jā, tad atvēršu uzreiz prezentāciju, lai jūs viņu redzat. Mūsu tēma šodien ir bioporfirīns, ļoti nedzirdēts, tātad jauns produkts mūsu klāstā, un tas ir tas pats hidroplazmas produkts, tātad hidroplazma iņušina, bet kurai klāt ir propolis un hemoglobīns. Ko viņš mums dod un kādas tātad labumus mēs no viņa varam sagaidīt, tūlīt arī uzzināsim. Tātad hidroplazmu joprojām, ja mēs runājam par šo te veselības avotu produkciju, kuru mēs esam uzsākuši lietot, viņu ražo laboratorijā, kurā strādāja Viktors Iņušins, ja, un šobrīd zinām, ka viņš ir aizgājis Viņsaulē, bet viņa ilgadējie darbinieki, kur ar viņu strādājuši ļoti ilgus gadus, tātad turpina darboties. Un ražot šo te lielisko produktu, un ne tikai vienu, bet vairākus, klāsts nav liels, bet ļoti, ļoti vērtīgs. Un vienu no tiem mēs tātad šodien runāsim, un viņa nosaukums ir bioporfirīns. Tātad, kas ir porfirīns? Ja? Tātad porfirīni ir organismu savienojumu grupa, atommolekулārie savienojumi, kuriem ļoti svarīga loma mūsu organisma tieši funkcionēšanā, jo tie atbild gan par mūsu neolbaltumvielu hemoglobīna daļiņas, kas ir mūsu asins sastāvs. Tātad, principā dzīvību nesošas sastāvdaļas, bez kurām mēs dzīvot nespētu. To atkal pārbaudīju vietni, tātad pubmed.gov, kur ierakstīju tātad porfirīns, un man izlec tātad šāds cipars 64,745, ja, publicēti pētījumi par porfirīnu. Viņi ir tieši publicētie, bet tas nenozīmē, ka tātad, piemēram, arī Viktors Iņušins ir veicis ļoti daudz šos te pētījumus, tāpat laikā viņš, es domāju, ka nav šajā vietnē nevienu ierakstījis vai iereģistrējis. Līdz ar to mēs pilnīgi droši varam orientēties, ka šie te porfirīni, tātad šīs te vielas pētījumi ir krietni vairāk. Tātad ir vēl tāda saturoša tātad hems, kuru mēs droši vien arī runāsim, bet tas ir galvenais tātad komponents hemoglobīnā un attiecīgi satur tieši dzelzi vai arī pārnēsā dzelzi mūsu asinīs. Tātad kādām funkcijām ir apveltīt šī te porfirīna, ja, tad mums jāsaprot, bioporfirīns ir produkta nosaukums, bet porfirīns tātad ir šī te organiskā savienojuma grupa, kura tātad ir atommolekулārā savienojuma no dažādiem tātad komponentiem. Un tātad porfirīnā viena no galvenajām tātad funkcijām ir skābekļa transports, gan no plaušām uz mūsu audiem asinīm, gan no audiem tātad atpakaļ uz mūsu plaušām, lai mēs varētu šo izelpu izdarīt ogliskābo gāzi. Tad šī būtībā ļoti svarīga dzīvībai, svarīga funkcija, lai nodrošinātu šūnas ar enerģiju, ja, tad un skābekli. Fotosintēzes procesos, ja, tad tieši elpošanas fotosintēzes procesos piedalās oglekļa dioksīda transports, tātad hems tieši tur, kur ir savienojumā dzels, arī tātad oglekļa dioksīda vai tātad mūsu jau izmantotās kābekļa transportēšana, jā, atpakaļ uz mūsu izelpu, lai mēs varētu šo te atdot atpakaļ dabai. Oksidēšanās, reducēšanās reakcija. Ja? Tad, ja mums kaut kas ir oksidējies, mums tad ir arī šīs te atpakaļ atgriezeniskās dažādas funkcijas mūsu organismam, kad viņas spēj arī atjaunoties. Tad arī šeit piedalās šie te porfirīni. Detoksikācija. Tad citohromu, kas ir ļoti populārs īstenībā arī detoksikācijas atsevišķa viela, viņu var arī nopirkt atsevišķi, tad saucās P450, un viņa arī piedalās aknu, tātad
aknu detoksikācijā, tostarp arī palīdz izvadīt zāļu atlikumus, tātad medikamentu, toksīnu un citu kaitīgu savienojumu. Arī tātad liels atbalsts mūsu detoksikācijā. Daži tātad porfirīni ir arī tādi, kas samazina oksidatīvo stresu, tātad tā ir peroksidāzes aktivitāte saucamā. Tātad vēl ir ļoti liela nozīme tātad mūsu porfirīnu daudzumam aerobā un anaerobā sistēmā, tā ir elpošanas tātad sistēma, un šīs te ir viena no galvenām aerobās un anaerobās sistēmas, tātad enerģijas ražošanas veidi, kādi ir iespējami tātad ražošana organismā, un tieši kā tas atšķirās, jo tas ir svarīgi, tātad, ja mums ir process ļoti intensīvs, piemēram, sportojot, ja, tad mums skābeklis ir vajadzīgs vairāk. Ja mēs guļam, mums ir ļoti sēkla, mierīga elpa, mums ir mazāk vajadzīga tātad šī te arī porfirīna elpošanas laikā, kuri tātad aktivizē mums šo te ieelpas, izelpas un visus procesus, tātad skābekļa nogāda līdz šūnām, vai tas ir muskuļos, vai tas ir audos, ja, tad vai attiecīgi asinīs. Tātad, kas tad ir attiecīgi mūsu sastāvā šā produkta, ko mēs iepazīsim kā bioporfirīns? Tātad pašā sastāvā ir hidroplazma, ja, tad es domāju, ka par to mēs šobrīd nerunāsim par pašas hidroplazmas visām īpašībām, bet vēl tātad ir propolis, hemoglobīns, klorofils un mazās devās mikroelementi. Kāpēc mikroelementi? Jo mēs ļoti labi zinām, ka ir tātad vesela virkne dažādu procesu, ja, kuri nodalās tātad īpaši, ja tas ir par hemoglobīnu, ja, ka viņam ir vajadzīgs dzels, un te ir dažādas dzels grupas, ja, tātad vai elementi. Tātad par hemoglobīnu vairāk. Tātad par hemoglobīnu vairāk. Hemoglobīns tātad dzelu saturošo olbaltumvielas, kas ir galvenais eritrocītu elements. Veicot normālu mīksto audu šūnu piesātinājumu tieši ar skābekli, kas nepieciešama reģenerācijas procesiem. Tātad skābekļa saistīšana plaušās un to nodrošina hemoglobīns ar īpašu struktūru, kas ļauj tam efektīvi saistīt skābekli un augstas skābekļa koncentrācijas, ja tieši tas hemoglobīns. Un skābekļa transportēšana arī hemoglobīnam tātad piedēvē. Pēc skābekļa saistīšanās hemoglobīns transportē to pa asinsritu un ķermeņa audiem uz orgāniem. Skābekļa atbrīvošana audos. Audos ir ļoti zems skābekļa līmenis, tātad, ja viņš jau ir izmantots, un hemoglobīns atbrīvo skābekli šūnām, lai nodrošinātu tās enerģiju un atbalstītu to darbību. Tātad arī ir kā atraisītais, tātad aktivizētājs šī skābekļa. Tātad CO2 transportēšana no audiem, tas, kas jau ir izmantots, tātad veids principā tādu kā tīrīšanās procesu, ja, bet jāsaprot, ka pēc ne tikai šis produkts, ja, bet arī pats porfirīns. Tad satur arī šo te ja, tad daļiņas, kas attiecīgi ir šīs te neolbaltumvielas daļiņas, kas saista dzelzi. Tātad hemoglobīns arī, tātad asins pH buferēšana, tātad hemoglobīns ļoti, ļoti cieši pieskata to, lai mūsu asins pH līmenis tātad nebūtu ne pa augstu, ne pa zemu. Un mēs atceramies, ka tur ir tikai divas mazās simdaļas, ja, tātad iedaļiņas, kuras mums ļauj staigāt pH līmenim. Un tātad stabilizē viņu. Un absorbē lieku ūdeņraža jonu, tātad H, kas var izraisīt asins pārskābināšanos. Tad tas to dara hemoglobīns. Tātad, ja bioporfirīnā mums ir šis te hemoglobīna daļiņas, tad attiecīgi mūsu asins nesaskāpst un tur nerodās ne sēnītes, tādā daudzumā viņas tur nespēja izdzīvot. Gan arī parazīti, ja, kuriem vai baktērijas, ja, kurām arī vajadzīga skābāka vide. Tātad vēl ir propolis. Un potenciāls propolisam tātad ir antioksidantu aktivitāte, un attiecīgi mēs zinām tādu vārdu flavonoīdi, ja, tad tas bija saistīts ar mūsu lapegli un produktu alfa, atceramies visu, ko mēs zinām, ja, un viņi ir ļoti augsti antioksidantu saturētāji.
un tad palīdz asinsvadu sieniņas no oksidatīvā stresa, ja, tad palīdz nebojāties oksidatīvā stresa rezultātā mūsu asins sieniņām un kapilāriem, ko izraisa brīvie radikāļi. Un attiecīgi mazina iekaisumus, ja, tad flavonoīdi mazina jebkādus iekaisumus. Tad pašam propolisam vēl ir arī pretiekaisuma īpašības, kas var palīdzēt arī asinsvados un asins sistēmā audos, tad mazināt šos te iekaisuma procesus. Tad asins vēl regulēšana. Tad ir arī augsts asinsspiediens, propolis palīdz pazemināt asinsspiedienu. Propolis var palīdzēt arī aizsargāt asinsvadu endotēlijas, tātad iekšējo slāni no bojājumiem, tātad nevis tieši ārējo slāni, ja, bet iekšējo. Un tad palīdz būt veselai un normālai asinsritei iekšā mūsu asinsvados. Tātad pretiekaisuma iedarbība vēl ir tāda, kad samazina holesterīna līmeni asinīs, bet tieši to zemā blīvuma holesterīnu, kurš rada šos te iekšā asinsvados, tātad šos te iekaisumus. Un, protams, propolis palīdz cīnīties ar infekcijām, kas var ietekmēt asins sistēmu un tās kvalitāti. Tātad chlorofils. Vēl tad ir zaļais pigments, kas atrodas augos un aļģēs un dažādos baktēriju veidos. Tātad baktērijas arī dažādas veidos zaļo krāsu vai šo te chlorofilu, kas ir būtisks fotosintēzes procesam, tātad, kurā augi izmantot saules gaismu, lai pārvērstu ūdeni un oglekļa dioksīdu glikozē, jeb enerģijā, jeb arī attiecīgi to, ko mēs elpojam, ko augi tātad dod skābeklu, mēs tātad tā ir sausamātas fotosintēze no kaut kā, viņi sintezē tātad šo te skābekli. Cilvēkiem tātad chlorofilu uzņemšana uzturu bagātinātiem ir ļoti, ļoti svarīga, lai tad iegūtu lielāks potenciāls savai veselībai. Iespējamās tātad chlorofila iedarbības vēl papildus tātad uz mūsu ķermeņa smaku, piemēram, ja interesants fakts, kad es to nezināju, ķermeņa smaka var mazināties, arī mutes dobuma, tātad, ja ir nepatīkams aromāts no mutes, tad arī to, un sviedru aromātu samazina. Un attiecīgi brūču dzīšanā ļoti palīdz, ja tāds tad ir chlorofils, tad palīdz arī, piemēram, pie ziedēm pielikts klāt, ja, tad nedzīstošās brūces labāk sadzīst. Asins rites stimulēšanā daži pētījumi tad liecina, ka chlorofils var palielināt arī sarkano asins ķermeņa eritrocītu skaitu, kas ir skābekļa transportēšana organismā, tad arī palīdz šo skābekli pārnest, ja, bioprofīnam vai profirīniem. Un, attiecīgi, detoksikācija viennozīmīgi, tātad, ja mēs runājam tieši par ūdens produktu, kas mums ir tātad šie pilieni pie ūdens, tad, protams, mēs detoksikāciju domājam par to, ka tas ir ūdens, tātad mūsu ūdens vidē, ja, kura sakārtojās un notiek detoksikācija, kas palīdz arī tālāk caur aknām tātad izvadīt šos te izvadītos tātad toksīnus no mūsu starpšūnu vides. Palīdz tātad arī cīnīties ar brīviem radikāļiem. Tāpat arī chlorofils palīdz vēža risku. Ja, tad tas bija tāds interesants fakts, ko es pavisam nesen ieliku, ja, kad ar chlorofilu patiesībā sakot iezīmē onkoloģijas šūnas. Viņas burtiski piesūcina chlorofilu un pēc tam iedarbojoties tātad ar konkrētu frekvenci, tātad tur ir, protams, jābūt stacionāri un zināmi cilvēki, kas to metodu zina, bet es lasīju, ka tieši onkoloģijas šūnas tātad nemīl chlorofilu, par to mēs arī tūlīt parunāsim mazliet vēlāk, un attiecīgi rasnās zarnas tātad tīrīšanās notiek, un īpaši tātad arī rasnajā zarnā, kur grūtāk tātad kaut ko tīri fiziski tātad ietekmēt onkoloģijas šūnas, tad tur vislielākā tātad šī iezīmēšana vai ārstēšana notiek pateicoties chlorofilu īpašībām. Lūk, tātad, kas notiek, ja mums šādi trūkums organismā, ja, tad porfirīna
porfirīnu, ja, tad trūkums organismā var pat izraisīt nervu psihiskos simptomus. Un šādas slimības, tātad, kuras ir saistīts ar porfirīnu trūkumu, viņu sauc tieši tā arī nosaukuši par porfīrijām. Un tas pat var izraisīt sāpes vēderā, gan sliktu dušu, gan vemšanu, nu, dažādas psihiskas traucējumus, ja, depresiju, pat trauksmi un halucinācijas, un pat komu, ja, kas ir diezgan nopietni priekš tā, ka mēs par šo te mazo molekulu, jā, tad olbaltumvielu nesaturošo tātad interesanto, jā, tad molekulu mēs neko nezinājām, bet īstenībā viņa diezgan daudz var nozīmēt mūsu veselības izaicinājumā, ja viņas ir par maz. Tad ir arī ādas simptomi, kuri var ciest, jā, kur mūsu lielākais orgāns āda cieš, un tā var būt gan putītes, ja, tad gan niezas, gan saules jūtība, tad ļoti, ļoti var tātad izraisīt šie te trūkumi organismā. Un kas ir pats viena no galvenajām, tātad ir anēmija. Ja, tad anēmija ir tā kā asins vēzis, ja, vai asins onkoloģiskā saslimšana, un šie te porfirīnu, tātad trūkums ir arī viens no iemesliem. Tātad porfirīns ir nosakāms, tātad viņa trūkums, pareizāk nosakāms tikai laboratoriskos, ļoti īpašos testos, kurus tātad ir īpaši jāpasūta, lai jūs varētu noteikt šo porfirīnu līmeni vai daudzumu savā organismā, vai viņš ir pietiekams. Un attiecīgi noteikti ieteiks jums arī atsevišķus tātad līdzekļus, kas ir arī medicīnā zinām, ja, tātad ir arī pārtikas bagātinātāji ar viņiem, un, protams, arī paši chlorofili un satur tātad šos te porfirīnus un arī flavonoīdi, ja. Bet tad smagākos gadījumos pat var bojāties aknas, nieres un pat citi orgāni. Tātad kādos gadījumos konkrēti mēs varam lietot sirds asinsvadu slimniekiem, ja, tad anēmija, elpceļu saslimšanas gadījumos, onkoloģijas gadījumos, pēc starošanas vai ķīmijas, tad tieši attīrīt asinis un uzpildīt savu organismu ar šiem te tieši asins, ja, tad asins vadu un kapilāru atvesaļošanu un attiecīgi pH līmeni atgriezt pēc ķīmijas terapijām. Atbalsta imunitāti, ja, tad ļoti liels, pa cik ir atkal brīvie radikāļi, dažādas tātad iekaisumus mazina, tad atbalsta arī imunitāti, kas attiecīgi stiprina vai nepatērē mūsu imunitāti ikdienā. Tātad gripas laikā, tas bija pats arī komentārs no Viktorija Ņušina, ka ļoti labs, stabils produkts, ka ja mēs viņu lietojam arī tātad pirms jau sākam, piemēram, gripas, jā, laikam tuvojoties gripas laikā un attiecīgi varam arī ilgāku periodu to attīra asinsvadus, ja tad ir kādas asins slimības, izmanto un pielieto kā profilaktisku līdzekli pret alerģisku. Vienīgais pretrādītājs, ja pret alerģijām vai tādām ir, kad uz pašu medu vai, nu, propolisu, piemēram, ir cilvēkiem alerģija, jo to viņš viennozīmīgi sajatīs, jo tad šīs ūdens vai pīles tāpat nonāks katrā šūniņā. Tātad autoimūno saslimšanu gadījumā arī ir ķīmiskajos, ja bioloģiskajos un elektroķīmiskajos sensoros, ja, tad kaut kādos apdegumos, ja, kas ir, nu, mehāniski arī ļoti labi palīdz tātad dzīt šiem te brūcēm. Lūk, vēl ir interesanta lieta, kad šo te bioporfirīnu tātad lieto diezgan daudz, kā es jau teicu, tātad, ja ieliktu, piemēram, arī šo te instrukcija, vai arī iesistu PubMed vietnē vēl porfirīni un onokoloģija, tad izlec ārā vairāk kā 10 000 pētījumi, kur ir ļoti daudzsološi. Šobrīd zinātne skatās uz to, kad varētu porfirīns tātad izmanto dažādos veidos, piemēram, kā iezīmēt tikai šīs te onkoloģiskās šūnas un iedarboties ļoti, ļoti tātad lokāli uz viņām, lai nebūtu tātad jāizskar viss šīs te veselums, tātad mūsu ķermenis un jāindē ar ķīmijterapiju vai kādu, nu, tātad apstarošanu.
Tā arī te rakstīts, ja tad PubMed vietnē, lai identificētu un iezīmētu, tad tiek lietoti tie porfirīni, tieši ļaundabīgos audus, izmanto tātad fotodinamiskajā terapijā, ja tad sapratāt, ja viņu ierauga, kuri šie audi atzīmēti, un viņi tad terapeitiski apstaro šo te. Un ļoti ceru, ka arī kodolmedicīnā, ja, tad kas būs pavisam drīz jau tāds nevis kāds ļoti šaura zinātne, bet plašāk jau būs un arī palīdzēs viņa cilvēkiem atgūt veselību, ja, ka tur arī ir jau ieskices, ja, ka viņu lietos tieši šos te porfirīnus, jo viņi ir fantastiski ar to, ka viņi viņi māca atrast tad ļoti mērtiecīgi tieši problēmu vietās koncentrējās. Ja? Tad šis porfirīna šūnas ir ar to atšķirās, ka viņas nevis visur izcējās, bet viņas iet tur, kur viņas ir vajadzīgas visvairāk un kur ir tieši bojāti audi, ja? Tad bojātu šūnas, kur jau ir šī te audu sabiezējumi pateicoties audzējiem, ja? Kur tad veidojās audzējs. Bet to, ka porfirīni ir vairāki veidi, mēs tikai šobrīd runājam par šo te mums zināmo bioporfirīnu, kas nāks kā šķidrā veidā, bet viņi ir ļoti dažādi. Es necentos likt dažādas tās ķēdītes, tas ir vairāk tāds zinātnisks, ja, jo mums ir jāsaprot, kam mēs tieši viņu varam pielietot. Bet tad galvenie komponenti te ir hemoglobīnā, ja, tad citohromos, kur aiziet šie te olbaltumvielu saistīto, ja, tad ar dzelzi. Tāpat šeit ir dažādas savādākas sintēzes ceļā, ja, tad porfirīni, kuri dažādos enzīmus, ja, tad arī iezīmē un, piemēram, uzkrāšanos, ja, tad tur ir milzīgi daudz dažādi veidi, kādi porfirīns nav tikai viens veids, tātad, ko mēs šobrīd iepazīstam, ja, vai no kā viņš sastāv, bet ir ļoti atvasināti, un citi ir ar metālu vairāk pildīti, citi nav, citiem ir tātad vairāk attiecīgi šie te hemoglobīni, ja, vairāk izcelsme, ja, vai saistās. Un vēl ir tāds, ka bija porfirīns un to kompleksus izmanto kā dabīgas krāsvielas. Ja, tad, ja mēs kaut kur redzam zaļo krāsu vairāk, tad saistībā ar chlorofilu, ja, ka viņš tad ir zaļā krāsā arī, tad attiecīgi viņu sauc E140, ja jūs redzat uz paciņām, tad tas ir dabīgā krāsviela. Un ar vara kompleksu tad ir E141, kas arī ir, ja mazās devās, tad ir pareizie varša kombinācija ar šo te porfirīniem, tad viņš ir absolūti nekaitīgs. Tad vēl, kur viņi spintronikā, ja, tad tas ir arī viens no vārdiem, kas diezgan bieži ir dzirdams no Viktorija Ņušina, ja, tas ir saistīts arī ar spin, tad šiem te enerģijas virpuļiem, ja, kas iekšēji šūnās, ja, tad veidojās un attiecīgi, ka viņas arī tiek izmantotas kā iekrāsošanai un arī identificēšanai, ja, tad arī dažādi polimēri un attiecīgi elektronika arī izrādās viņus lieto. Arī ūdens oksidēšanas procesiem, ja, tad dažādu atomu grupu, dažādas pārnes, kas arī notiek arī mūsu organismā, ja, un vēl daudz ko citu. Tad pats galvenais, kā viņu lietot, ir mazliet atšķirīgs, jo mēs esam pieraduši, ka var droši dzert un daudz, bet šis ir produkts vairāk domāts, kā jūs saprotat, vismaz Viktorija Ņušina iecerē bija tāda, ka viņš šo produktu veido kā lielākās vienas no sērgas 21. gadsimtā, 20. un 21. Tas ir vēži, ja, vēža slimniekiem. Un tad tā kā zinātne arī bez Viktorija Ņušina, kurš ir biofiziķis, ja, zināms, tātad Kazahstānas biofiziķis, tad arī zinātnieki un dažādas tātad pētnieciskie institūti arī strādā porfirīniem un arī pierādījuši tieši onkoloģijas
saslimšanas gadījumos, ka ir ļoti, ļoti vērtīgi šie bioporfirīni. Tātad kā lietot? Tātad mēs lietojam tieši pašu koncentrātu, pilinot 3 pilienus no rīta, tātad un 3 pilienus vakarā. Acīs, tātad viena acī 1 pilienu, pamirkšķinam, otrā iepilinam 1 pilienu, pamirkšķinam un vienu tātad uz mēles vai vislabāk uz mēles pamatnes, tātad dziļāk kakla, uz kaklu virzot šo te pipetīti. Kāpēc varbūt ir tik ļoti mērens šis te devas, jo patiešām esot ļoti, ļoti efektīgs produkts, ja viņu nevar arī pārdozēt, vismaz ne sākuma periodā, un kursu tātad šādu ar 3 pilieniem no rīta un 3 pilieniem vakarā varam turēt 30-40 dienas. Pēc tam jātais 10 dienas pārtraukums, bet šajos 10 dienās tātad mēs jau taisam bioporfirīnu kā dzeramo ūdeni. Tātad 1 pilienu uz 1 litra. Nu, šeit rakstīts 5 litri un 5 bioporfirīna pilieni, ja? Un sākam mēs no rīta tukšā dušā ne vairāk kā 30-40 mililitrus. Tad ļoti maza deva, jā, tad ļoti mazs daudzums, bet pa dienu varam tad izdzert vēl pa vidam kādu glāzi, jā, bet nepārspīlējot, un attiecīgi ieteikts ir katrai ēdienreizei apmēram 20 minūtes pirms kāds ēdienreiz, ja jūs ēdat divreiz, tad obligāti ievērot šo 20 minūšu limitu, ja, pirms katras ēdienreizes un attiecīgi šo šķidrumu iedzert. Kad ir pagājušīs 10, nu, var arī 2 nedēļas, ja ņem 10 līdz 14 dienas, un tālāk mēs taisam otro kursu tieši par šiem pašiem 3 pilieniem no rīta, 3 pilienu vakarā, ja. Tātad 2 pilieni acīs un 1 uz mēles. Un pēdējo tātad pilināšanu acīs un mutē, ja, šī viena piliena pilināšana mutē nav ieteicama tuvāk vai tātad tieši pirms gulētiešanas, ja, būtu labi, ja jūs ievērot 3-4 stundas pirms gulētiešanas šo te. Un attiecīgi, protams, otrajā kursā vairs nav tik strikti, tad var arī šos 30-40 mg ūdens arī dzert pirms ēšanas vai no rīta, ja, tad otrajā kursā jau var dot mazliet vairāk sev šo produktu. Ļoti efektīgs, tad ir atsauksmes par to, ka arī bijuši cilvēki pēc dažādām terapijām, ja, tad konkrēti onkoloģijas iestādēs, un attiecīgi ļoti labi notiek detoksikācija, atjaunošanās, īpaši tad nogurums, sliktās dušas ātrāk pāriet, ja. Uzreiz rodās jautājums, tad cik šis bioporfirīns tad ar visu piegādi, ar visu muitu, izmaksas, kas nāk tad piegādes, maksās Latvijā aptuvenā cena, ja, tad mēs šobrīd esam jau vairākas, tad kravas ir bijušas Latvijā, un aptuveni tad aprēķinātā cena, kāda ir pārdošanas cena, tie ir 40 eiro. Lūk, un dotajā mirklī, ja jums pašiem nav vēlme pataisnot, tad no Kazahstānas iegādāties šo produktu, tad, protams, varat rakstīt Evijai bezdalīgai, ja, uz Angliju, ja, vai Skotija, Skotija, Anglija, Velsa, ja, Ritma Didzmane, Latvija, Ginta Veidera, nu, tad jebkurš grib, attiecīgi, lai mēs varam apkalpot Iveta Bumbiere, tad Rīga, Valmiera, vai Rīga, Valmiera, Rīga, Jelgava, un Vēsma tad ir pa Preļiem, vairāk Latgales pusi. Tad nākamā lieta, ko es vēl gribu īsumā pastāstīt, tad tā ir ūdens konference, kur mēs stāstīsim arī, un būs iespējams šie produkti vairāk no Kazahstānas tad iegādāties arī uz vietas. Tas ir 22. martā, jo mēs nevaram šo te marta konferenci galīgi nekādi atcelt vai nenoturēt, ja, vai neorganizēt, jo ūdens diena iekrīt tieši sestdienā, un mēs viņu izmantosim noteikti. Un šajā arī konferencē būs vairāk tādas informācijas, kuru, diemžēl, mēs nevaram teikt vai stāstīt vai tad paust sociālos mēdījos, jo mums šie ieraksti arī kaut kur ir Facebookā vai YouTube, un attiecīgi notiek, protams, šī te satura pārbaude, ja, tad gan vizuālā, gan attiecīgi verbālā, ja, un var
šie te video būt izdzēsti. Bet aicinu katru tātad neatlikt šo te iegādāties biļetes zem šī te video, ko es izvietošu grupās vai lapās vai YouTube, tātad būs arī iespēja ar saiti atrast kā nopirkt biļeti, un mūsu tātad par hidroplazmu vairāk stāstīšu es, aizliegtās tēmas, ja, bet par otru produktu, kurš arī mums ir ūdens produkts, tātad glutationu stāstīs mediķis, tātad Irīna, un attiecīgi būs ļoti interesanta satura. Un otrā daļa domāta būs vairāk tāda iedvesmojoša tieši partneru vai cilvēkiem, kuriem gribās sasniegt kādus savus mērķus, jebkādā nozarē. Ja, tad tas nav obligāti par hidroplazmu, tas nav obligāti neūmī produkcija, ja, bet jums ir vienkārši šobrīd par maz motivācijas vai pašmotivācijas, lai ietu sasniegt vai sevi tā tad disciplinētu kaut kādiem nākamiem soļiem, tad mūsu biznesa treneris Guna Indeksone, kura būs marta pirmajās dienās, tātad izies ar mums dzīvajā ēterī, varbūt arī nākamnedēļ, redzēsim, kā mums sakārtosies laiks, bet es katru aicinu tātad uz šo te pasākumu, lai atkal klātienē varētu pabūt, atkal vairot mūsu enerģiju, ja tad 1 + 1 jau ir 11, un ja vēl pienāk klāts, tas jau ir 49, ja, vai arī saka, 1 + 1 ir 7, un ja trešais nāk, tad tas jau ir 49, ja, tad 3 cilvēki jau ir ar, vairāk nekā 7 cilvēku spēku. Un, attiecīgi, es domāju, ka šis laiks ir jau lielisks, ka mēs varam vispār tikties, ka nav nekādu aizliegumu, ja kā mēs dažus gadus tikāmies un netikāmies. Un dotajā mirklī aicinu jūs varbūt neatlikt, ja, tad neatlikt šos te arī pirkumus, pieteikties, lai, piemēram, mēs zinātu šo te skaitu arī produktiem, kurus jūs vēlaties. Varbūt es uzlikšu īsu aprakstu rītā, lai kopā ar šo video, ja, tad lai cilvēki varētu pasūtīt, ja, pie šiem te menedžeriem, un mēs katrs varētu paņemt arī savu pasūtījumu šajā ūdens dienā. Lūk, ja kādi jautājumi, droši jautājiet, bet es teikšu pagaidām uz redzēšanos dēļ ieraksta. Slēgšu ārā.